Jautājums, kas šobrīd ietekmē lielu skaitu cilvēku, ir naudas jautājums, tātad saistīts ar finansēm. Un te es gribu paskaidrot, ka ir cilvēki, kuriem ir laba naudas karma, un ir cilvēki, kuriem netik laba naudas karma, ir slikta naudas karma. Ja? Tātad, kā veidojas slikta naudas karma? Tas ir tātad dvēseles iepriekšējo iemiesojumu pieredžu rezultāts, ja, kas ir saveidojis tādu situāciju šajā iemiesojumā. Tātad, jebkādi jautājumi, kas ir bijuši saistīti ar šo naudas jautājumu. Vai arī šajā dzīvē ir dvēseles mācības, kuras vislabāk apgūt tieši caur šo naudas jautājumu. Ja? Savukārt par labo karmu es gribu teikt, ka pēdējā laikā pie manis nonāk cilvēki, kuriem ir tiešām laba naudas karma, ja paskatās, ja, situācija ir laba, potenciāls ir labs, un tad šeit atklājas, ka problēmas ir vairāk saistītas ar šajā dzīvē iegūtām kaut kādām pieredzēm, blokiem, vai arī, protams, programmas, kas nāk līdzi, tā saucamajā dzimtā. Ja? Un tas, uz ko es gribu jūs mudināt, teiksim tā, nevelciet laiku, ķerieties klāt risināt šos jautājumus. Viņi paši no sevis neatrisināsies. Ja? Meklējiet iespēju uzzināt šos iemeslus tam, kāpēc jums ir problēma ar naudu. Un var izrādīties, ka vienkārši ir jāizdara konkrētas lietas, jāpastrādā ar blokiem, jāpastrādā ar šīm dzimtas programmām. Tam ir speciālas metodas, tad es piedāvāju šo regresiju, jeb saucamās dvēseles sesijas, ja? Tāpat arī šīs konsultācijas, mentora sarunas 1-1, ja? Kurās es kā reiz šo piedāvāju ieraudzīt, saprast un iedod nākamos soļus, iedod konkrētu rīcību, ko var darīt. Jo tieši šī izpratne jau ir pirmais nozīmīgais solis, ja? Pretī tam, ka šī situācija ar naudu uzlabojās. Bet, ja jūs sēžat bailēs un neredzat risinājumu un pieņemat vēl, teiksim tā, nav pareizi teikt nepareizs lēmums, bet šoreiz es to saku, tātad nepareizs